Tad uzreiz definēsim, kas tad ir melanoma. Melanoma ir no visiem ādas audzējiem tas ļaunākais variants. Parasti arī ar visļaunāko scenāriju. Skaitliski viņi varbūt nav tik daudz, bet viņi ir tik tiešām bīstami. Var dabūt tā, ja cilvēks ir ģenētiski predisponēts, tātad gaišādains, ja ir ģimenē bijuši kādam jau nepatikšanas ar melanomu, tad šim cilvēkam noteikti ir vairāk. Un saulē atklātās vietās atkal tātad sakrājoties ultravioletiem stariem dzīves laikā šeit iedarbībai ir iespējams iedzīvoties tajā melanomā. Kā izpaužas melanoma, Ilze? Melanoma izpaužās tādā veidā, kad veidojums, kurš varbūt iepriekš bija izskatījies kā parasta normāla, tautā sauc viņus par dzimumzīmēm, tātad veidojums, varbūt viņš ir brūns, viņš ir kaut kā pamainījies, vai nu viņš ir kļuvis asimetrisks, viņš ir bijis gluds, apaļš vai ovāls formas, viņš ir kļuvis asimetrisks, tātad kaut kāda viena mala viņam sāk būt nelīdzena otrai. Viņam mainās šīs te robežas, ja paskatīties pa veidojumu perifēriju, tās robežas kļūst neskaidras, kaut kur ievilktas, kaut kur viņas vispār izplūdušas. Trešā pazīme ir krāsas, jo, ja veidojums ir, ja tas pigments mūsu ādā ir izvietots dažādos ādas līmeņos, viņš iegūst dažādus toņus, un tad viņš var būt melns, viņš var būt brūns, pelēks, zils vai arī sarkans. Ja. Nu, un es parasti visiem saviem pacientiem saku tā, jums ir jāpievērš uzmanība tam, kas ir kaut kādā veidā mainījies. Jo labdabīgi veidojumi, tas, kas mums uz ādas var būt no pašas bērnības, viņi ir ļoti daudz un viņi dzīves laikā ir stabili un nemainīgi. Bet ja kaut kas parādās jauns vai arī mainās, kas iepriekš bijis un tāds sāc mainīties, tad būtu iemesls parādīt speciālistam un novērtēt, kas tas ir. Vai tas ir vienkārši jauns labdabīgs veidojums, kāds dzīves laikā var veidoties, vai tas ir, diemžēl, kaut kāda nepatikšana atgadījusies. Bet tas vienmēr ir saistīts ar dzimumzīmēm? Nē, 25% no visām melanomām attīstās uz iepriekš eksistējošas dzimumzīmes. 75%, tātad 3/4 veidojās, 3/4 no visiem šiem te melanomas audzējiem veidojās kā jauns veidojums. Skaidrs, tātad mums ir jāvaktē savas dzimumzīmes. Nu, ir jāvaktē savā āda, jo... Nu... Jā. Tad man te jau ir jautājumi par smērēšanos, par krēmiem. Ko vislabāk smērēt uz ādas pēc sauļošanās, bet arī pirms? Pirms sauļošanās noteikti būtu jāizvērtē, ko jūs plānojat darīt saulē, vai jūs plānojat sauļoties, vai jūs plānojat peldēties, jo šie te saules aizsarga krēmi, viņi ir gan ūdens izturīgi, gan ūdens neizturīgi. Ja plānojās peldēties, tad ir jāņem ūdens izturīgiem. Pēc sauļošanās, ja nav saules apdegums, tad tas varētu būt vienkārši kopšanas mitrinošs krēms, kādu ir arī ļoti daudz aptiekās. Nu, ja ir atgadījies tā, ka tik tiešām ir arī šis saules apdegums noķerts, tad varētu būt vai nu uz pantenola bāzes, vai nu varbūt arī konsultējoties ar ārstu, varētu būt arī kāds hormonāls krēms. Nevajag baidīties no tā nosaukuma hormonāls, viņš vienkārši palīdzēs ātrāk likvidēt šos te simptomus un arī ātrāk nesīs atvieglojumu. Bet ja jau ir tāds tā kā otrās pakāpes apdegums, kad jau ir tās čūliņas tādas, slapjas tādas, ko tad darīt? Vai ir jāiet pie doktora vai var pats to darīt? Nē, tad ir jāpaskatās. Ja tas laukums ir liels, tad varbūt pat arī steidzam pie doktora, jo redziet, tās izpausmes, ja tagad jau ir redzams čūliņas, viņas vēl var progresēt, un tas ir faktiski termisks arī apdegums, un ja ir ļoti liels laukums, dažkārt šīs te cilvēks, viņš var nonākt pat arī intensīvās terapijas nodaļā sakarā ar to, ka viņš ir pārsildījies, viņam varbūt arī sirdsdarbības traucējumi, viss kaut kas var būt. Tā kā, ja tas ir tik tiešām otrās pakāpes un plašs apdegums un ar čūliņām, kā mēs šo scenāriju tādu apskatām, tad noteikti jākonsultējās ir ar mediķiem. Bet, doktor, tās ādas slimības jau ir ļoti daudz. Piekrīt jums. Vai ne? Un es esmu dzirdējis, ka, piemēram, psoriāzes slimnieki, viņi raujās saulē kā traki, jo viņiem acīm redzot palīdz tā lieta. Jā, tā tas ir, bet no otras puses atkal, diemžēl, starp šiem te ādas vēža pacientiem arī pēc tam biežāk gadās arī psoriāzes pacienti, jo viņi tik tiešām cenšoties ārstēt sevi ar šiem te ultravioletiem stariem, sakrāja dzīves laikā vairāk viņus, un nevien dabīgo saulīt sauli, bet arī ārstnieciskās procedūras, pieņemsim,
kas ir ziemas laikā pieejams, tas pats kvarts, tāpat UVA tā saucamā ir tāda terapija, ja, kad ir ultravioletie stari plus zāles, kas pat pastiprinātas jūtību pret viņiem. Ja. Dati liecina par to, ka šiem pacientiem krietni biežāk novēro šīs lietas. Tāpēc mūsdienās no tādas terapijas, tai pašai psoriāzei, arī citām ādas slimībām, atopiskais dermatīts, pinnes, pusauģu pinnes, nekur vadlīnijās mēs gandrīz vairāk nesastopam rekomendācijas, ka būtu ieteicams šīs te ultravioleto staru procedūras. Jā. Tāpat arī ir taču reumatiskās sāpes, muskuļu sāpes, ko cilvēki arī silda, saulīt. Jā, un īstenībā, ja paskatīties, tas ceļš vispār, kā cilvēks vispār kāda ir attieksme ar ultravioletiem stariem, ir ļoti, ļoti interesanti, jo 1904. gadā par šo te ārstēšanu ar ultravioletiem stariem bija pat zinātnieki, kas saņēmuši Nobeļa prēmiju. Tajā laikā tā bija atbilstoša terapija un ļoti efektīva terapija, bet mēs jau dzīvojam 21. gadsimtā. Nu, jā, brīžiem jau ir tāds, ka tos jāpērk tikai krēmu un daudz jāsmērē, un tas viss maksā naudu. Tāds biznesa viens tāds Es nedomāju, ziniet, ar biznesu tā, bet ja mēs paskatāmies neatkarīgas pētījumus, ja, tas, kas ir zinātniski pamatots, daudzām pirmsvēža ādas stāvokļiem un arī vēža stāvokļiem, pieņemsim, baziliomas, aktīniskās keratozes, saules aizsardzība ir vienīgā iespēja profilaksei, gan pirms vēl ir kaut kas noticies, gan arī cilvēkiem, kuriem jau ir šī imūnsupresija un ir bijuši onkoloģiskas saslimšanas, tā ir vienīgā iespēja izvairīties no šīm te nepatikšanām uz priekšdienām. Atkal jau jautājums. Jauna māmiņa no Bauskas. Kā labāk rīkoties, ja uz vēdera ir gadu veca rēta? Vai to drīkst sauļot vai jāsmērē krēmi? Gadu vecai rētai stāsts būtu sekojoši. Tātad, faktiski, ja tā rēta vēl ir sārta, kas norāda uz to, ka tā rēta vēl ir nobriešanas stadijā. Visdrīzāk, ja tā ir jauna māmiņa, tad acīm redzot, tur ir bijis ķeizargrieziens. Ja? Es tā domāju. Ja tā rēta ir izbalējusi, tad viņa saulītē var rādīt. Ja viņa vēl ir sārta, tad saulītē labāk nevajadzētu rādīt, jo tā rēta var kļūt ilgstoši, palikt sārta un pat arī zilgana nokrāsu. Jo saulīte šajā gadījumā ar savu šo sildošo efektu viņa sasildīs arī jaunas asinsvadus, kuri nodrošinās šo sārtumu ilgāku laiku. Tāpēc es neieteiktu tādu svaigu rētu rādīt saulītē. Ja. Man ienāca prātā vēl par iepriekšējo tēmu par papilomas vīrusu. Sievietes ļoti grib, kā saka, tīrus, skaistus kaklus. Un iet, cik ilgi drīkst? Es esmu dzirdējis, ka tad, kad sākas šī aktīvā saule, tad labāk nedarīt to. No vienas puses atkal te ir varbūt vēl viens mīts un patiesība, jo no vienas puses saka, ka ejot saulē, cilvēka imunitāte nostiprinās. Bet es pateikšu tā, ka ejot saulē, mūsu ādas imunitāte tieši otrādi. Ādas imunitāte samazinās. Un cilvēki, kur vairāk atrodas saulē, viņiem arī šīs te papilomas vīrusu izpausmes uz ādas ir sastopamas biežāk un vairāk. Tāpēc ļoti divējādi, ja, un es vēlreiz uzsaku, ļoti daudz mīti, kas ir sakrājušies, un diemžēl mūsu sabiedrība dzīvo šajos mītos, un labi, kad ir tāds raidījums, un labi, kad ir arī citas aktivitātes, kad ir iespējams tomēr pastāstīt to, kas reāli notiek. Jā, taisni pieskaroties. Pēteris jautā, ko nozīmē aktīva saule? Aktīva saule, tas ir tāds ļoti vispārējs nosaukums, bet saules aktivitāte tiek noteikta ar ultravioleto indeksu. Tātad tas ir ultravioleto staru intensitāte zemes virsmā. Ziemā saule nav aktīva, un vasarā mēs viņu varam nosacīt, pateikt, ka viņa ir aktīva. Visaugstākā saules aktivitāte zemes virsmā ir Austrālijā, kur šis te UV indeks sasniedz, pieņemsim, ciparus 10–11. Bet šī te indeks ir rekomendācijas vispār ārā saulītē neiet, darbus atlikt vai tātad kārtīgi būt ekipētam. Latvijā šī te saules aktivitāte ir mērām arī tāpat šajā te indeksā. Kā jūs domājat? Es nezinu, ka 5–6.
5-6, bet vasaras dienās, jūnijas, jūlijas, varbūt sasniegt pat atsevišķās dienās skaitli 8. Tas nozīmē, ka šī saule tiešām ir aktīva. Saules aktivitāte nosaka tā, ja mēs iziesim tādi, turpināsim raidījumu saulītē, tad pēc 10-12 minūtēm mums parādīsies sārtums jau mūsu ādā. Neaktīvā saulē mēs varam pavadīt varbūt 30, 40 un pat stundu, un mūsu ādā nekas nenotiksies. Tas ir tad, kad ir tas mākoņainais laiks? Ja ir dūmakains laiks, tad šī te intensitāte var būt pat aktīvāk, jo ir izkliedēti ultravioletie stari, bet, ja ir tāds kārtīgi mākoņains laiks, kad ir gan augstie, gan zemie mākoņi, ir lietains, tad, protams, UV indeks ir mazāks. Te vēl pa melanomu. Kā melanomas attīstību var ietekmēt dzimumzīmes noņemšana? Pa lielam neietekmē nekādi. Vienīgais atkal šis te jautājums, es domāju, radies ir no tā stāsta, kad es aizgāju pie ārsta, vai kāds bija aizgājis pie ārsta, bija noņemta dzimumzīme, pēc tam izrādījās melanoma, un, diemžēl, tā noņemšana izrādījās fatāla. Ar neapbruņotu aci ir ļoti grūti pateikt, vai tā ir melanoma vai nav. Un tāpēc gadās arī tā, ka šī diagnoze tiek noteikta tikai tad, kad ir tas veidojums jau izoperēts un konstatēts, ka viņš ir tik tiešām jau attīstījies, kad ir metastāzes limfmezglos un citos orgānos, un tad tas ir bēdīgs stāsts. Bet kopumā es domāju, ka vēl viens. Kā saule ietekmē pigmentācijas ēdes attīstību? Vai pastiprina vai samazina? Pigmentācijas ēde, tas ir kaut kas labs, kaut kas jauns, nezinu par tādu, bet visdrīzāk jautājums iet, kad būs saistīts ar to, kad cilvēkam uz ādas parādās kaut kādi gaiši un tumši straipi. Ir tāda lieta, ko sauc par daudzkrāsaino ēdi, kas tik tiešām ir saistīta ar šīm te pigmentācijas izmaiņām, un ir tik tiešām tā, ka jo vairāk cilvēks, ir īpaši jaunieši, kas vairāk pavada laiku saulītē, viņiem varbūt arī tā, kad parādās tāda daudzkrāsaini šie te traipi. Tādi tā kā dzeltenīgi, es esmu redzējusi. Jā, viņi var būt tā, ka tad, kad cilvēks ir iededzis, tad viņi paliek gaiši, tad, kad ziemas laikā, tad viņi atkal tādi rozīgi vai brūni, visdrīzāk tā ir tā ēde, pa kuru arī skatītājs jautā. Jā, tas ir ultravioleto staru ietekmē, tā tad ir izmainījusies ādas punkts 1 pH, ir pamainījusies mikroflora, un šī te mikroflora, kura izraisa šo sēni, viņa ir savairojusies. Bet tas ir tāds viens no visvienkāršākajiem risināmajiem jautājumiem, un tas ir būtiski. Un kā viņš risinās? Ar ārstēšanu, ar lokālo ārstēšanu, tā tad nav pat jālieto zāles iekšķīgi, ārīgiem līdzekļiem, aptuveni 2 nedēļu laikā šo problēmu var pilnīgi ļoti labi atrisināt. Tas ir jauki. Tā. Kā pareizi izvēlēties pretiedegumu krēmu? Kāds ir piemērotākais krēms, ja ir ļoti bāla āda? Kas jāņem vērā, izvēloties pretiedegumu krēmu pieaugušiem bērniem? Noteikti tātad gradācija bērniem un pieaugušiem jāskatās, ja bērnam, tad ir jāskatās, lai tas būtu tik tiešām bērnam paredzēts, un tur ir uzrakstīts parasti kits, vai norādīts kaut kāda bērnu ģīmīts, ka tas ir paredzēts bērnam. Numurs 2, ja ir ļoti bāla āda, tad ir jāņem pēc iespējas augstāk šie aizsarga filtri. Tas, kas ir Eiropas Savienībā atļauts un pieejams, tas ir 50+. Kaut arī, ja ir ļoti bāla āda, es varbūt tam cilvēkam vispār ieteikt labāk pat lieki neriskēt un saulītē liek reiz nerādīties. Ja mēs plānojam atrasties dienas vidū, tad ņemt viņus saulītē stiprākus, tātad ar augstākiem aizsarga koeficientiem. Ja tas ir pēcpusdienā, tie var būt nosacīti arī vājāk. Var paskatīties, kas ir paredzēts sejai, kas ir paredzēts ķermenim, jo ir krēma formas, ir šķīdumi, ir aerosoli. Pieņemsim, sejai būs mazāks tās tūbiņas, ķermenim būs parasti jau ar dozatoriņu, viņi būs 200-250 ml. Lūk, tā kā, ja ir problēma bijusi ar ādas onkoloģiskām saslimšanām vai kādām citām onkoloģiskām saslimšanām, 50+. Nevajag varbūt padoties tādam maldinošam uzskatam, kad ir tie 99 vai SPF 100, ko var nopirkt, pieņemsim, ārpus Eiropas Savienības. Neviens saules aizsarga līdzeklis tik augsta aizsardzība kā 99 vai 100 nenodrošina, un viņš nevar to nodrošināt. Un cik ilgi tie krēmi darbojās?
Krēmam ir parasti standartā ir ieteicams reiz 2 stundās atjaunot viņus, tātad uzklāt pa jaunam. Un vēl viena lietiņa, kas būtu jāņem vērā, kad šie te saules aizsarga krēmi, viņiem ir ieteicams viņus izmantot vienas sezonas laikā. Sakarā ar to, ka vienkārši saskarsmē ar gaisu, tad, kad mēs kaut ko spiežam ārā no tūbiņas, gaisa iekļūst iekšā, un šīs te sastāvdaļas oksidējās un zaudē savu efektivitāti. Tāpēc pavasarī nopirktais iepakojums, viņš būtu tad jāizlieto. Jā. Te jau it kā atkārtojas, bet varbūt tomēr atbildēsim, mums laiks pagaidām. Ir jau vairāk kā 10 gadus cīnos ar psoriāzi, ir izsitumus plaukstām un pēdām. Vasarā izvairos no saules ietekmes. Vai psoriāze var kļūt par vēža cēloni, kā saule ietekmē psoriāzi? Kopumā saule parasti labi ietekmē, jo ir tā saucamās ziemas formas, kad vasarā viņas uzlabojās un gandrīz nav nekādas izpausmes, bet, kā es jau teicu, tad sauli un ultravioletos procedūras nevajadzētu uzskatīt par pamatā ārstēšanu. Jā, tā ir vislētākā ārstēšana, jo viņi nemaksā neko, bet, diemžēl, pēc tam nākas maksāt krietni vairāk. Tā, vēl jau ir ļoti daudz cilvēku sauļojās solārijos. Kā ir ar solāriju? Attiecībā par solārijiem tas ir vēl viens izgudrojums, kurš tiek ļoti aktīvi propagandēts kā alternatīva saulē, kā nekaitīgs, un arī solārijos var atrast uzlīmes, jā, sauļojies droši. Droša iedeguma nav, ne saulē, ne solārijā. Tas ir numurs 1. Jā, šīs te ultravioleto staru spektrs, kas ir saulē un solārijos, viņš ir atšķirīgs. Saulē ir gan UVA, gan UVB. UVB ir nosacīti bīstamāk, jo viņi tieši kaitē ādai, UVA netieši, un solārijā ir vairāk UVA, neliels procents ir UVB stariem. Bet šobrīd, kā es jau teicu, gan UVA, gan UVB stari ir pierādīta viņa kancerogēna darbība, tātad gan viena, gan otra spēja izraisīt, un arī pētījumi, kas ir pasaulē veikti, un arī viņus turpina veikt, ir skaidri pierādīts, ka ir šī saikne starp solāriju apmeklēšanu un ļaundabīgām ādas saslimšanām. Es zinu, ka jaunas meitenes dzer tās karotīna tabletes, dabūt labāk iegūt. Kā tas ir? Karotīns, viņš izgulsnējās ādā, viņš tik tiešām ādu iekrāso nedaudz tādā oranžīgā krāsā. Cik viņš neizgulsnējās? Man nav tādu datu. Lūk, bet kā aizsarg, pieņemsim, kad pavasarī palietot vairāk šo te karotīnu, tad tas pasargās ādiņu no ultravioletiem stariem. Ne, karotīnam nav nekāda saules aizsarga efekta. Tas ir atkal mīts, pie kura, diemžēl, kaut kur viņš ir pazibējis. Jā, viņš iekrāso ādu, bet ne vairāk. Tā, Marta. Jau otro vasaru parādījusies alerģija pret sauli. Tā izpaužas ar niezi, izsitumiem, sārti ar izteiktu tūsku, dažādās ķermeņvietās piera vēders un paaugstināta temperatūra. Šobrīd esmu sākusi lietot krēmu, kas pasarga alerģisku ādu no saules UVA 25. Šķiet, ka krēms palīdz, tikai iedegums neparādās. Šobrīd jūtos labi, bet vēlos saprast, vai cilvēki ar saules alerģiju vispār drīkst atrasties saulē, pat ja lieto šādu krēmu. Saules alerģija ir sastopama, viņi nav tik bieži sastopama, bet viņi ir. Un, var atrasties, lietojot šos saules aizsargkrēmus, noteikti to var darīt. Bet vēl viena lietiņa, kas būtu jāsaprot, ka dažkārt ir tā, ka arī onkoloģiskie pacienti ir savas slimības dēļ spiest lietot dažādas medikamentus, kuri var ietekmēt ādas jūtību pret ultravioletiem stariem. Un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam, piesardzīgam, varbūt liek reizi jāizlasa pavasarī visas tās instrukcijas, kas ir dotas kopā ar šiem medikamentiem, un vai nav šī miedarbība ar saules stariem. Jo pat ļoti neuzkrītošs līdzeklis, ko bieži vien lieto pie kaut kādiem muskuļu sastiepumiem, pie sājušu sastiepumiem, kurš ir nopērkams aptiekā bez receptes, viņš ir jālieto ļoti piesardzīgi vasaras laikā. Sievietes ir ļoti uzmanīgas, bet vīrieši parasti ir ļoti stipri un dušīgi un neviens neko. Bet te viens ir atrakstījis. Sveiki! Vakar ļoti apdedzināju plecus saulē, tagad nesaprotu, ko labāk likt virsū. Viens saka krējumu, cits saka krējumu nekādā gadījumā surst kā elle.
Surst kā elli, tad labāk atteikties no tautas medicīnas, bet aiziet uz aptieku, kur tik tiešām aptiekārs varētu piedāvāt līdzekli, kas ir vairāk piemērots. Jo, jā, var lietot gan krejumu, bet ļoti taukains krējums nebūs lāga. Pēc taukaina krējuma, pieņemsim, trekna krējuma, varbūt pat stāvoklis sliktāks. Labāk tad, ja nu mājas apstākļos, tad tas varētu būt kāds kefīrs vai rugušpienis, tur, kur ir vairāk ūdens, jo tas vairāk atdasēs un atvieglos šo sajūtu. Jā, labi, doktor, ko es jums nepajautāju, ko jūs pats vēlētos pateikt? Oi, grūti pateikt. Izstāstiet, jums priekšā ir tāds paraugs. Kas tas tāds? Šis te paraugs, jā, tik tiešām, es varbūt aizņemšos arī pildspalvu, lai varētu parādīt. Jā, tātad šis paraudziņš ir, tas ir ādas šķērsgriezums, un, lai mēs saprastu, pa kur tad tas iedegums veidojās, iedegums mums veidojās šajā te vietā, ko sauc par bazālo slāni, kur ir tās šūnas, kuras saules ietekmē sāk ražot pigmentu. Nu, un tad šīs te šūnas iekrāso apkārtējās šūniņas. Nu, un parasti tas iedegums mums turās aptuveni mēnesi. Tas ir tas laiks, kamēr viss tās šūnas mēs nomazgāsim nost, jā. Notiksies ādas reģenerācija. Nu, un tad to, ko mēs runājam, ultravioletie B-stari, viņi tiek aizkavēti ādas virsējā slānī. Tātad šeit, tāpēc arī visbiežāk šīs te nepatikšanas ar ādas vēžiem attīstās virspusēji, nu, un ultravioletie A-stari, tātad viņi nokļūst dziļāk un kļūst īpaši aktuāli, pieņemsim, sievietēm, kuras grib ilgāk palikt būt jaunas, bet ultravioleto staru ietekmē notiekās ādas novecošanās. Par šādu te lietu arī varbūt nevajag aizmirst, jo vairāk saulītī mēs būsim, jo ātrāk mūsu āda paliks veca. Tā ir, laikam jau to sauļošanos ieviesa Coco Chanel. Tieši tā, Jā, Coco Chanel, jā. un viņa bija tā, kas pateica, ka 1929. Gada meitenei ir jābūt ar zelta iedegumu. Jā. Un tagad mēs pret to cīnamies. Kā ir ar tiem aizsargs krēmiem? Nu, ļoti bālai ādai tādai, ka man vajag 50, vai ne? Droši vien, es tā arī lietoju, godīgi sakot. Jūs neko nebūsiet zaudējusi, bet, kā es jau teicu, varbūt tādai ļoti bālai ādai, kur jau cilvēks zina, ka viņām tas iedegums faktiski neveidojās, nevajag spīdzināt savu ādiņu, un jā, 50 tas noteikti, lai varētu iet ārā, bet nu, nevajag censties ādai likt darīt to, ko viņi nevar izdarīt. Ja viņi nevar šo te iedegumu sasintezēt, šo pigmentu, tad arī nevajag viņiem likt to darīt. Vai grūtniecis drīkst sauļot vēderu, vai ir atkarīgs no grūtniecības laika? Ginekologs teica, ka ieteicams pat nedaudz ieiet solārijā. Kāds ir jūsu viedoklis? Mans viedoklis ir tāds, ka, protams, neliels daudzums ultravioleto staru nav nekādas problēmas. Vismaz uz grūtniecības norisi tas nekādīgi neatstās nekādu iespēju, jo ultravioletie stari līdz auglim nenonāks. Viņi būs visi apturēti tātad ādā. Tas ir numurs 1 attiecībā par ieteikumu aiziet uz solāriju grūtniecei. Šeit es kolēģiem nevaru piekrist, un mans ieteikums grūtniecei solārijā darīt nav ko. Un vai ir kādi tautas līdzekļi, ko izmantot pirms un pēc sauļošanās? Zinta aizkrauklē. Ir viens tautas līdzeklis, labi padomāt. Tas ir ļoti labs līdzekļs, ko mēs diezgan reti lietojam. Jā, bet, ja mēs runājam par tautas līdzekļiem, tad es aicinātu būt ļoti uzmanīgiem, jo kaut vai tāda lieta kā selērijas sula, ko mēs ļoti bieži arī pieliekam klāt, selēriju pie dažādiem, pie ābolu sulas, pie apelsīnu sulas, viņš var paaugstināt ādas jūtību pret ultravioletiem stariem. Jā, tāpēc pat ēdot selēriju? Jā. Un tāpēc var veidoties dažādas gan ādas alerģiskās reakcijas, gan arī citas, kuras grūti saprast vispār no kā. Līdz tam es visu biju darījusi un nekas. Šeit tāda sakritība, kad ir šīs selērijas un saulīt, un ir reakcija uz ādu. Es lūdzu dzirdējis, kad jauc eļļu ar jodu. Tā saulējot. Jods, jā, jods, viņš iekrāso, viņš šo te gaišo krāsu, gaišu brūno krāsu viņš piešķir ādai, jā, bet es tomēr vēlreiz aicinātu padomāt pirms tam, kad kaut ko tādu darīt. Nu, paldies, doktor. Tātad mēs uzmanamies, domājam, bet tomēr skatāmies ar prieku uz vasaras laiku. Jā, noteikti baudam tā, bet baudam ar prātu. Baudam ar prātu. Tas, kas pietrūkst, tas ir prāts un samērs. Jā, jo
Vienīgais, ko nevajadzēja darīt, nevajadzēja tā, ka sestdien, svētdien, tad, kad visi ģimeni ir gatavi doties pie dabas krūts, līdz 10:00 izgulēties, 11:00 iebraukt tuvākajā tankšķēlē, iepirkt kaut kādu groziņu, 12:00, kad saules aktivitāte ir maksimāli ierasties pludmalē, un līdz 6:00 vakarā tad visi, un pēc tam visu nākamo nedēļu atcerēties, o tās bija brīvdienas. Jā. Tā, ka nevar pakustēties, visi pleci ir apdeguši, kājas apdeguši, čūlēns, pēc tam vēl āda lien nost. Jā. Paldies, doktor, paldies. Tev šīs priecīgās nots pāriesim pie deju terapijas. Deju terapija, tā skan tik pasakaini šis vispār nosaukums. Lidija. Jā. Lidija Naumova, deju terapeite. Jūs jau ilgi strādājat ar spēkavotu nometnēs, vai ne? Kādu laiku, jā. Kādu laiku, jā. Un te ir viens no dalībniekiem, kas ir uz savas ādas izmēģinājis deju terapiju. Nu, lūdzu, stāstiet, kas tas ir? Tā ir deja un terapija kopā, es tā saprotu. Īstenībā manu profesiju nosauks deju un kustību terapija. Jā. Jo šeit kustība neatņemama daļa, tā ir nav tikai deja. Jo par deju mēs varam nosaukt jebkādu kustību. Labi. Nu, kur tā terapija? Kur? Jā. Jautājums, kur es strādāju vai? Nē, es runāju. Deja un kustība. Jūsu specialitāte sastāv no 2 vārdiem. Deju, terapija. Tā ir deja. Un kur tā terapija? Par to runāsim. Nu, tātad drusciņi pastāstīšu. Jā, droši. Jā, es pastāstīt. Lūk, tā deju un kustību terapija, tā ir viens no mākslas terapijas virzieniem. Ja? Tā mums ir 3 stūris. Terapeits, pacients vai klients, kas nosaucam par pacientu, bet tomēr brīžiem cilvēkiem nepatīk, kā es esmu pacients, es esmu vienkārši cilvēks, nu kaut kas atradam, kā viņu tā precizēt viņu lomu, bet 3. tā ir māksla. Ja? Un tā kā pamats, bet ne tikai, jo, ja mēs runājam, kas strādā deju kustību terapija, aptuveni man vajadzētu tā stundu vai pusotru stundu laiku pastāstītu, bet es pastāstīšu tā kā informēt. Ja? Tā kā deju kustību terapija Latvijā, viņa salīdzinoši jauna specializācija, viņa apstiprināta 2009. gadā. Ja? Bet pasaulē viņa eksistē no kādiem 40 vai 30 kaut kad 7. gadā pagājušā gadsimta. Ja? Lūk, viņa apstiprināta medicīniskā tehnoloģija Latvijā. Mēs esam veselības aprūpes personas, mums ir medicīnas izglītība, kas iegūta Stradiņos, Stradiņu universitāte. Lūk. Tātad, īstenībā deju kustību terapija strādās 3 līmeņos. Tikai fiziska, kā ķermeņa līmeni, kas arī emocionāla un psihiska līmeni. Ja? Un tā ir, protams, ka nepārtraukta miedarbība iet visu mūžu. Ja? Kā mēs varam to atšķirt, pieņemsim no vindrošanas. Nu kā? Kas arī ir treneris un klients un ir kaut kāda metode. Ja? Jo tur ir atšķirība. Nu, stāstiet atšķirību. Stāstiet, lūdzu. Atšķirība ir kāda. Tomēr tā kā mēs runājam par terapiju kā tādu, tas nozīmē, ka tā būtu droša vide, kuru veido pats terapeits. Tas nozīmē, kas tas nozīmē droša vide? Jā, es tikko gribēju jautāt. Jā, es pirmo reizi atnāku un esmu ļoti uztraukusies. Kā jūs mani drošināsiet? Jā. Nu, tātad pirmkārt, tā kā cilvēks varbūt saprast un pieņemts ar visam savam bailēm un visam savam jūtam, kā viņš ir, kāds viņš ir. Un, protams, kā nebūtu kritizēts, nebūtu novērtēts, pēc kādam nolūkam, jebkādam. Ja, kā parasti
ikdiena satiekot, sabiedrība mēs varam runāt, ka cilvēki viens otru var novērtēt, vai viņš skaists, vai viņš ir gudrs. Un katram gribētu būt skaistam un gudram, bet nav. Un mēs kaut ko nejūtam tādus, un varam slepties pēc kādam aizsardzības mehānismiem, ar maskam. Un tātad nozīmē, ka terapeitiska telpa mēs varam, teiksim tā, samazināt šis aizsardzības. Tas nozīmē kļūst vairāk pašam. Te Valda Rīgā jautā, ko darīt, ja es nemāku dejot? Bet kustēties. Viņa nav rakstījusi, ka viņa nemāk kustēties. Arī īstenība pietiekami, ja cilvēks dzīvs. Reāli. Tieši tā, jo pasaulē pieredze ir tāda, ka dažādas valstis pasaulē. Deju kustība terapeiti arī strādā ar cilvēkiem, kuri tā kā guļošā stāvoklī atrodas, bet viņiem ir iespēja saprast un just. Tā ir pats galvenais. Un neiet runa, kā tā būs pareiza vai nepareiza dēja. Es katru dienu ar to sastopos, ar šaubām, vai es varu tikt pie jums, es nemāku dejot. Tā ir normāls ikdienas mazliet. Un katru reizi es varu to pakārtot. Pietiekami, ka jūs atnākat un tiešām, ko jūs meklējat, ko jums vajadzētu. Jā, labi, bet ja cilvēks nemaz nesaprot, ko viņam vajag, viņš atnāk, viņš mēģina visu pēc kārtas. Jā. Ko viņš saņem pie jums? Joprojām viņš kaut ko meklē. Jā. Iespējams, problēma tā, ka man vajag saprast sev, ko man tieši vajag. Tā ir jau pasūta. Tas jau ir pirmais līmenis. Tā jau ir saorientēties. Tas ir labs pasūtījums. Man ir jautājums. Zane jautā, vai ir kādi pierādījumi, ka deju terapija uzlabo psihoemocionālo stāvokli? Te jūs arī varat piedalīties sarunā. Tikai jums jārauj mikrofons man rokā. Tūlītas. Jo tā, ka tā ir zinātniski pierādīta metode. Tā izveidota jau sen izmeklēta un ir izmeklējumi gan psiholoģiski, gan laboratoriju izmeklējumi, kuri pierāda, ka reālas notiek izmaiņas emocionāla, psihiskā, arī imunitātes līmenī. Kā deju terapija ietekmē domāšanu, jautā Inese no Rīgas. Kā ietekmē domāšanu? Par domāšanu man tā uzreiz grūti pateikt, jo deju terapija, es ar viņu satikos 3 nedēļas pēc operācijas, pēc mastektomijas. Tas ir tad, kad es nokļuvu ziemas nometnē. Un es visas 3 stundas ar lielu baltu pavadīju pie Lidijas. Jo arī toreiz tas priekš mums bija kaut kas jauns. Domāšana, tanī brīdī, kad vai palīdzēja, ka es varu kustēties. Es varu izlaist, piemēram, tur kaut kāds ātrāks gabals, bet es varu kustēties ar ļoti daudz to vingrinājumu, nodarbību, tieši uzdevumu, kas palīdz. Un tu vari kustēties, neskatoties ne uz to. Un pie domāšanas es vēl varētu piebilst to, ka Lidija ir ļoti tāda interesanta uzdevuma, kas viens man likās fantastisks, un ko es arī pēc tam, kad nodarbojos, man viņa no sākuma bija ļoti grūti izpildīt. Tā ir domāšana, uzticēšanās un kaut kāda drošība ar aizvērtām acīm par absolūti svešu cilvēku. Un kas ir partners? Paldies. Tā. Viegli nebija. Nē, droši vien, ka tas nav viegli, jo es iedomājos pie sveša cilvēka atnākt un tādā stāvoklī, ka tu esi ļoti sasprīndzis un ļoti nobijies no visa kā, un tu esi uzbūvējis sev tos aizsargus visādus, ir droši ļoti grūti sākt kustēties. Jau pat veselam cilvēkam, nosacīt veselam, ir grūti svešā vietā kustēties. Ja nav? Īstenība ir tā. Es 2 reizes nedēļā vadu savas grupas neirošu klinika, kur es strādāju tagad,
Un katru grupu sākumā es to pašu dzirdu. Man ir trauksme, satraukta. Ja? Un tā ir absolūti dabiska reakcija. Ja? Un biežāk sastopama nekā gluži otrādi. Ja? Un, protams, tā ir mūsu pieredze, kā pasauli varētu būt arī bīstama. Ja? Un cik mums vajag papētīt, cik šeit ir droši, ja es tikko atnākusi. Un tā ir trauks mums sargā. Ja? Viņa ir sveta loma mūsu pasargā. Mūsu bailēm un trauksmi ir sava sveta loma. Viss kārtībā. Ja? Jautājums, cik tas neizturami vai izturami, cik līmeni šī trauksme ir, cik es varu izturēt. Ja es varu uzdrošināties un terapeitam un grupai pateikt, man ir bail, tas arī jau ir uzticami. Jau ir. Un atbildi viņi var jau veidojas saskarsme ar grupu, ar terapeitu, ja? Bet īstenībā es tā kā saplanoju un sastrukturēju savas pirmas nodarbības, kā mēs varam tā spēles veida vieglāk to iekļauties. Ja? Ar kādam bumbam, ar skatieniem, ar kaut kādu tādu, kas neprasa uzreiz no cilvēka ļoti daudz, bet pakāpeniski. Jo tā ir ļoti svarīgi. Ja? Ļoti svarīgi. Ja mēs plānojam, ja saprotiet, ir grupas tādas, kā mēs varam treniņa līmenī, pieņemsim kā nometnes. Mēs darām treniņa līmenī, ja? Kā mēs strādājam atstāvīga grupa regulāri, tur ir cita taka. Ja? Bet atšķirās. Bet kas atšķirās? Dziļums atšķirās liekas, ja? Un parasti ir tā, ka daudz bailes, daudz šaubas, bet cilvēks nāk. Tas nozīmē, ka cerība iekšā dzīvo, sameklēt to, kas man vajag. Bet īstenībā palīdzība. Ne? Jautājums Ligita jautā, vai iespējamas arī individuālas deju terapijas nodarbības? Noteikti. Ir iespējamas. Jā. Vai vīriešiem arī ir deju terapija, Rudolfs Rīgā? Tādi paši cilvēki. Jā. Vai dejojot mājās pie spoguļa mūzikas pavadījumā arī ir deju terapija, Lauma? Nē. Terapija notiek tikai terapeita klātbūtnē. Pat mājās mēs varam ļoti labi pavadīt. Brīnišķīgi pavadīt laiku, bet tas nebūtu terapija. Gunita Kuldīgā, es nesaprotu, kāds ir tas labums no dejas terapijas. Meitenes, kāds ir tas labums? Psiholoģiski nedaudz atbrīvoties. Kaut vai izkustēties. Un cilvēks meklē to, kas viņam palīdz. Un kā Lidija iepriekš teica, viens no mākslas terapijas veidiem. Es esmu arī izgājusi mākslas terapijas kursu. Tā kā man patīk aktivitātes, kaut kur pakustēties. Kaut ko, man, piemēram, deju terapija palīdzēja un patīk daudz labāk. Un kad tu sāki pirmo reizi just to kaut kādu iespaidu uz tevi, ka tas tev ir labi? Pēc cik reizēm? Pirmajā jau uzreiz? Par sevi es varu pateikt, jā, pirmajā. Jo tad man bija fantastiska palīdzība tā, ka tās bija tikai 3 nedēļas pēc operācijas. Ja, un es ar to tieku galā un es varu ar to nodarboties. Tā bija ratniekos, ja? Labi, es pastāstīšu vēl varbūt arī par šo jautājumu, jo jautājums bija, ko labu es varu iegūt, vai kas bija pēdējais jautājums? Es nesaprotu, kāds ir labums no deju terapijas. Vot pieņemsim, atceries, mums bija 1 reizi, 2 reizes atpakaļ, man likas, pie mums sieviete, viņa aizgājusi prom. Viņa pateica, man gribas vairāk kustības, ja, viņa gribas sportot. Ja? Protams, ka tur nodarbības laika es savienoju gan atslābuma vingrinājumi, gan
saskarsmes, gan improvizācijas un jebkādu. Tomēr mēs varam to pieskarties pie emocionālam procesam, psihiskam vajadzībām. Ja? Neiet runa par mehanisku kustību, iet runa, kā mēs varam izpaust ārā tā, kā mums dzīvo iekšā. Ja? Jo pieņemsim, ja mēs varam pavingrot, pieņemsim mehaniski, tāds es parādīšu. Ja mēs varam vienkārši mehaniski pavingrot, tas nekas nedod. Ja es pievienošu savas jūtas, ja, savas izpausmes, un tā būs kaut kā izpausme, ja, kvalitāte jūtāma un redzama, tā ir cits process. Ja? Un tā ir atšķirība arī. Ja? Jo šeit iet kopā tā kā ir terapija. Mēs savienojam iekšo impulsu jūtās, savas procesi, un to ārējo izpausmi. Arī, kā mēs varam apzināties ķermenī. Ja? Jo apzinot ķermeni, mēs savienojam tas, kas mums ir atrauc no psihiskiem tādiem procesiem, tā ir aizsardzības mehānismi strādā, kā mēs varam būt tā kā vesels. Tas ir tā, ka kādreiz es nevaru pateikt, kas ar mani ir, bet ar kustību es to varu tā kā izdabūt ārā no sevis, saprast viņu, ja? Tieši tā. Un tikai pēc tam saprast, kas tas bija, un pievienot nosaukt šis process. Jo nosaukt jūtas ar vārdiem ļoti grūti. Un apzināties šo procesu, jo deju kustība terapija mēs ne tikai dejojam un kustējamies un saskaramies. Mums ir pirmais sāpes, kur mēs runājam, un pēdējais sāpes, kur mēs tieši runājam. Un tā ir neatņemama ļoti svarīga terapijas daļa. Tad tas tā ir notiek. Jūs parunājaties, tad jūs kustaties, ja? Un tad jūs analizējat to, kas bija. Kas mums atpakaļ saita obligāti. Bez tā nebūtu tā terapija. Mums ir jautājums no Mārupes Inta. Esmu dzirdējusi, ka Lidija vada arī stresa menedžmenta grupas. Kur tas ir un kam tas domāts? Kas tas ir un kam tas domāts? Īstenībā, tas man nāk prāta pēc manas darba ar cilvēkiem Neurošu klinikā, jo kas mēs nosaucam par stresu, ko mēs domājam par to, kas īstenībā tas ir, brīžiem tas atšķirās. Ja? Cik mēs varam būt izglītoti un sapratoši, kas ar mani notiek, kā to saprast. Ja? Tā ir šausmu līmenis var samazināties, lai es varu būt saorientēts. Ja? Ar jūtu izpausmam, trauksmes lielas līmenis izpausmam, ķermeņa līmeni, uzvedības līmeni un tā tālāk. Un tur ir tāds seminārs. Parasti es to vadu Neurošu klinikā, bet pasūtījumā es veidojas grupa, es varu to droši to darīt, bet parasti es to daru klinikā katru nedēļu, katru otru nedēļu brīžiem. Un ir tā, ka pirmu stundu es tikai stāstu, otru stundu tikai mācu. Kas mācu? Viegli paņēmieni, kā līdzsvaroties, kā nomierināties. Arī elpošanas tehnikas, kustības, kā mēs varam darīt to citu cilvēku klātbūtne, transportā, darba vieta vai mājas klusa vieta, tā ir atšķiras. Ja, bet es varu mācīt, un mēs to mēģinām tā kaut ko iemācīties, to, ko cilvēks ņem līdzi. Kā jums parasti cilvēki nāk, cik ilgi nāk, sāk iet pirmā nodarbībā, kāds jau arī pazūd, vai ne? Aiziet projām. Noteikti. Un cik ilgi parasti cilvēki nāk, kad viņi sāk just ritīgi tādu labumu, vai vienkārši sadraudzējās un nāk? Cik ilgi tas notiek? Tur var, protams, visu mūžu nākt, vai ne? Es šaubos, ka vajag visu mūžu nākt, bet, ja mēs runājam par terapijas procesu, ir tā, ka, tā ir ar katru nodarbību kaut kas notiek. Katru. Pastāstīt drusku par šo jautājumu. Varbūt no savas puses tu vari tā. Regulāra grupa mums ir tikai 2. mēnesi. Jā. Vienkārši ar pašu deju terapiju es pirmo reizi saskāros 2 gadus atpakaļ, vairāk kā 2 gadus. Pēc slimnīcas, jā. Bet grupa mums izveidojās 2 mēneši.
Marta vidu, ja? Jo par tiem uzdevumiem, kas ir, arī tā reakcija var būt ļoti dažāda. Ir bijis viens uzdevums, kad 5 no grupas pasaka, vai cik viņi ir atpūtušies. Man tā reize bija, es biju nostrādājusies uz sajūtām, ko katrs jūt. Jā. Un, protams, ja mēs runājam, vai varētu precizēt jūsu jautājumu, cik, tā kā man uzdeva viena konference, es biju Stradiņos, tur ir stāstu par deju kustību terapiju. Arī medmāsam tur bija konference. Un viena sieviete pajautā, cik ilgi vajag pie jums iet, lai būtu labāk. Pareizi. Tieši tāds jautājums man ir, cik bieži jāiet, lai būtu rezultāts? Ir tā, ka jebkurai terapija, tas būtu ne tikai deju kustība, ne tikai mākslas terapijas, jebkādai. Pasaules pētījumi rāda, ka pirmais tas efekts, kas var turēties, tā ir pusgads. Ja? Jo smadzena mainas lēni, smadzeņu plastika ir lēna, procesiem sava dinamika, viņiem ir tendence atkāpties atpakaļ, ja? Lai to pastiprinātu. Iet runa par divām lietām, ko cilvēks domā par labumu. Ja pieņemsim, pēc katras nodarbības kaut kāds atvieglo reakcija ir. Ja, reakcija noteikti ir. Parasti ir, mēs varam paventilēt jūtas, izpausties, justies labāk, bet kas notiek tālāk? Kur cilvēks atgriežas? Ja tā situācija būs stresēna, tad pat uzreiz atjaunojas stresa stāvoklis. Cik cilvēks var iemācīties turēt savu emocionālo līdzsvaru. Ja? Noteikti iet runa par saprašanu, kādai varētu būt mani mērķi terapijai. Ja? Un par procesu. Un, protams, vienmēr tas būs ļoti atšķirīgi un ļoti individuāli. Ja? Te man jautājums vēl, vai deju terapija ir par maksu un cik daudz jāmaksā? Par to, protams, tā kā mēs strādājam par maksu. Un to mēs sarunājam individuāli, jo pieņemsim tad, kas veidojas grupa. Ja, tur mums bija jautājumi, cik tas varētu maksāt aptuveni, jo ir robežas no zemes līdz augstas cenas Latvijā, kas tā ir pieņemti mūsu asociācijā. Ja. Un pēc tam mēs izrunājam, kā tā varētu būt cena. Ja. Un, protams, ka mums drīz beidzies laiks, ja. Es divus vārdus tikai pateikšu tā, ka, lai ja cilvēks grib pamēģināt, vismaz pamēģināt, ja. Protams, tu uz grupu ir atlase, ja, un atlases kritērija. Un tas būs pirmā stundas individuāla saruna bez maksas. Un pēc tam es varu pateikt, vai es varu ņemt cilvēku uz grupu vai nē. Ja nē, kad mēs varam parunāties, kādi vēl viņam būs varianti. Ja jā, tad es pastāstīšu, kur strāda grupa, cik bieži, kāda laikā, visu pastāstīšu. Ja, un grupai parasti ne vairāk kā 15 cilvēku. Un tā kā mums izveidojusies grupa, protams, mēs esam gatavi ņemt kādus vairāk kā 5 cilvēkus, bet ja būs interese, protams, mēs varam par to turpināt runāt un domāt, kā mēs varam sadarboties. Tad šeit dzīvības kokā ir grupa, kur jūs skaitās? Meitenes no dzīvības koka nāk pie manis un mēs slēdzam līgumu mutisku un tagad sadarbojamies. Tā. Mums ir vēl pāris jautājumi. Tie ir Raimondam vai visiem. Vai Turcijā sauļoties ir veselīgāk nekā Latvijā? Turcijā, vienalga, vai tas ir Turcijā vai Latvijā, sauļoties ir vienādi. Tikai Turcijā jārēķinās ar to, ka šī ultravioleto staru intensitāte būs augstāka. Un līdz ar to, tā kā mums bija jautājums par, kur ir aktīvāka saule, tad Turcijā saule nosacīti būs aktīvāka nekā Latvijā, jo Turcija ir zemāk tuvāk pie ekvatora. Tad ir vēl, kur labāk atrasties saulē, dārziņā, zemeņdobē vai pie jūras, kas ir nekaitīgāk?
Katru reizi, kad mēs parādāmies saulītē izējām, vai tā būs tik tiešām zemeņu doba, vai tā būs pludmale, vai tā būs pastaiga no mājas līdz tirgumu, mēs nonākam vienalga saulē. Un neatkarīgi, vai mēs guļam sauļojamies, vai mēs vienkārši strādājam, mēs esam saulē. Ja? Tāpēc visas piesardzības, kas attiecās uz saules uzvedību, ir jāņem katru dienu saulainajā laikā, vasaras laikā. Un vai saulē vajadzētu rīkot deju terapiju? Tas tāds jautājums. Es īsti nesaprotu adresātu. Deju terapija nekas neizmaina saules ietekme uz cilvēku. Bet deju terapija notiek telpās, vai nevienmēr? Telpas, jā. Telpās, nu, jā. Mani kolēģi, kuri vada jūras malā, jā. Es parasti strādāju telpā. Jā, ko es vēl nepajautāju, Lidija? Ko gribat pastāstīt? Mums vēl ir pāris minūtiņas. Īstenībā, ja izveidotu pilnu priekšstātu par deju kustību terapiju, iespējams, mūsu formāta nav iespējams visu aptvert, un tā to vajag reķināties. Ja? Bet, ja pieņemsim cilvēkam, var tā kā rasties jautājumi vai interese, droši varat griezties pie manis personīgi, atrast man gan ārterapija. Kur jūs atrast? Jā, Google. Es esmu Google. Jā, Lidija Naumova ļoti viegli man atrast, Google ievest, un tur būs izmest saitus, kur es esmu, un tur ārterapija LV, tur ir mani visi koordināti, vai e-mail, vai telefons. Ļoti viegli. Brīnišķīgi. Jā, un tātad kaut kāda veida, es domāju, ja būtu interesi, var palasīt, pajautāt. Un tā mums bija tikai uzaicinājums, lai paziņot cilvēku, kā tā eksistē. Jā, brīnišķīgi. Tātad ar tādiem novēlējumiem arī, kad jautāsim, meklēsim, uzmanīsimies, jā, un domāsim par sevi. Domāsim pirmām kārtām par sevi. Kas mums der, kas mums interesē, kādi ceļi jāmeklē katram. Un šo vasaru mēs šeit tiešraidē ņemam atvaļinājumu līdz septembrim, bet jums, lai laba vasara, lai izdevusies, un tiksimies atkal rudenī. Paldies!